Sveiki, sveiki, dārgie klausītāji! Šodien izstāstīšu pasaku par zilbārdi. Baisa pasaka. Senos laikos dzīvojis viens kungs vārdā Zilbārdis. Viņš izgājis apskatīt pasauli un saticis vienu skaistu meitu. Zilbārdis prasījis, kur viņa iešot. Meita atteikusi, ka viņa ejot darbu meklēt. Zilbārdis pasaucis to pie sevis un teicis, lai nākot pie viņa par meitu. Viņš jau esot taisni izgājis meitu meklēt. Kā labi, ne? Bet cik tu maksāsi gadā algas? Es tev maksāšu 100 dalderu gadā. Zilbārdis atteicis. Labi, šī sacījusi, bet kur jūs dzīvojat? Nāc man līdz, gan tad redzēsi. Zilbārdis teica un griezās ar meitu atpakaļ uz savu mūžu. Kādu gabalu gājušiem viņiem pretī nākuši 3 vīri, kas prasījuši meitai, kur viņa ejot. Meita viņiem atteikusi, ka viņa esot pie šā kunga ar meitu salīgusi. Cik tad viņš tev dod par gadu? Vīri prasījuši. 100 dalderu, meita atteikusi. Vai viņš tev iedeva arī kādus dalderus rokas naudas? Nē, viņš man vēl nekā nedeva. Nu labi, bet pēc 6 mēnešiem mēs atnāksim, tad viņam būs jāmaksā pusgada alga. Šeit tev vēl šis svilpis, ja tev grūti klājas, tad pasvilp, un mēs tūliņ būsim klāt. Un tā viņi izšķīrās. Kādu gabalu pagājušiem Zilbārdis prasīja meitai. Kas tie bija par vīriem? Tie 3 vīrieši bija mani brāļi. Un tā viņi runādami jau bija nonākuši pie Zilbārža mūžas, tālajā mežā. Viņa bija nodzīvojusi jau 3 mēnešus pie Zilbārža, kad kādu dienu viņš tai sacīja, ka viņš braukšot uz Vādzemi, bet šī paliekot mājā. Tad Zilbārdis viņai iedevis 12 atslēgas, sacīdams, lai tik tai kambarī neejot, kam esot sidraba atslēga. Pats viņš aizjūdza 2 zirgus karietei priekšā un aizlaida, ka zeme vien nodimdēja. Viena pati mājās palikusi, meita paņēmusi visas 12 atslēgas un gāja tos kambarus apskatīt. Dažādās istabās viņa atradusi dažādas dārgas mantas, sidrabu, zeltu, dārgus akmeņus un citas līdzīgas lietas. Beidzot, viņa pienākusi arī pie 12. kambara durvīm. Labi apskatījusies un domājusi. Iešu tik iekšā, ja jau nebūs labi, tad pasvilpšu savus brāļus. Tā nu viņa atslēgusi aizslēgtās durvis. Tur bija liels koka bluķis. Uz tā bluķa stāvēja liels plats cirvis. Grīda bija pārklātā ar asinīm, un gar sienām bija pakārti jaunu sieviešu līķi. Meita ļoti nobijās, un visas atslēgas viņai iekrita asiņu spainī. Šī, paņēmusi atslēgu, pūlējās to no asinīm noslaucīt. Te piepeši nodimdēja zeme. Pārbrauca Zilbārdis un tūlīt prasīja, kur kambaru atslēgas. Šī arī tūlīt ņēmās izstāstīt, kas viss noticis. Šis jau gribējis grābt viņu rokās un nest uz to kambari, kur stāvēja bluķis ar cirvi. Bet šī ļoti, ļoti lūdzās, lai ļaujot viņai vēl aiziet uz savu istabu, kas atradās 2. stāvā, lai noskaitītu beidzamo lūgšanu, un viņš
To arī atļāva. Šī tūliņ uzskrēja augšā, paņēma savu svilpi un svilpa 3 reizes no vietas. Zilbārdis gaida, gaida, nevar sagaidīt. Uzskrien dusmīgs augšā un velk meitu zemē. Te uzreiz iešņaucās liels viesulis, un visi 3 brāļi bija tūliņ klāt. Viens brālis izvilka zobenu un nocirta zilbārdim galvu. Tad viņi paņēma zilbārža bagātības līdzi un dzīvoja visi laimīgi.